Jā, visiem sveiciens. Paldies, Valdi, par pieteikumu. Un man tiešām liekas, ka ļoti būtiski vairākas lietas, no kā tu minēji. Patiesībā varētu varbūt pat šo stāstu vai prezentāciju nestāstīt, bet iztikt tikai ar tavu pieteikumu arī šai tēmai. Taču labprāt padalītos ar pāris lietām, pāris pārdomām. Un ja mēs varētu iet varbūt tālāk uz nākamo slaidu, tad es aicinātu sākt ar tādu nelielu domu eksperimentu. Mēs varētu iztēloties, ka mums būtu jāapraksta, no kā sastāv cilvēka iekšējā pasaule. Kas ir tas, kas veido mūsu domas, sajūtas, izvēles un attiecības? Un tās atbildes varētu būt ļoti dažādas. Iespējams, ka kāds, ja jautātu psihologam, tad psihologs varētu teikt, ka cilvēka iekšējo pasauli, domas, sajūtas, izvēles veido mūsu bērnības pieredzi. Teologs varētu teikt, ka to veido saņemtā un nesaņemtā mīlestība, bailes un cerības. Antropologs varētu teikt, ka to veido mūsu kultūra, vērtība, kauna sajūta un goda sajūta, kas nāk no kopienas. Un iespējams, ka visas šīs atbildes visticamāk ir pareizas, bet iespējams neviena no tām nav pilnīga. Tāpēc, ka ir vēl kāds tāds ļoti būtisks elements, kas veido katru no mums. Un proti, liela daļa no mums pašiem veidojamies nevis vienatnē, bet tieši caur attiecībām ar citiem. Un attiecības mēs varētu uztvērt kā tādas brīžiem neredzamas, brīžiem redzamas darbnīcas, varbūt, kurās ir tapusi un patiesībā vēl joprojām top katra mūsu personība. Un šeit arī sākās mūsu tēma, jo bērni mācās no mūsu attiecībām pat tad, kad mēs viņus nemācām tieši vai burtiski, vai ka mēs viņiem nestāstam neko. Bērni vēro, kā mēs runājam, kā mēs risinām domstarpības savā starpā, kā attiecībās vai kā izpaužās un parādās mīlestība, un kā tā izzūd, kā tiek risināti un nerisināti konflikti, un kas ir tas, par ko mēs sūdzamies ikdienā vai nesūdzamies, kā sarunājamies savā starpā un kā vispār veidojam savas dzīves. Un, ja mēs ejam tālāk, tad, lai saprastu, kā šīs lietas notiek, ir būtiski saprast, ka liela daļa no tā, kas notiek mūsos pašos, un šīs iekšējās darbnīcas, ka tas nav tās caurspīdīgs un skaidrs saprotams process. Un daudz no tām lietām, kas notiek mūsos pašos, lielā mērā ir tāds apslēpts mums pašiem. Un to lieliski parāda Džoharija loks, kas iezīmē vai parāda 4 tādas mūsu iekšējās pasaules telpas, no kurām pirmo Džoharija logu izveidoja 2 amerikāņu psihologi, terapeiti, Džozefs Lifts un Harringtons Ingrams, un no viņu vārdu pirmajām zilbēm arī šis nosaukums ir izveidots. Bet ko šie ap 2 speciālisti saka? Viņi saka, jā, ka ir kaut kāda pirmā vai viena mūsu esības vai apziņas daļa, ko var saukt par atklāto zonu, un tā ir tā zona, ko mēs zinām paši par sevi, un kas lielā mērā redzam arī cilvēkiem mums apkārt. Piemēram, kādas mūsu spējas, kā mēs varam darboties vai strādāt, kas ir kādi mūsu hobiji, vai kādā veidā mēs pavadam savu brīvo laiku. Un ir kaut kas, ko par sevi zinām mēs paši, un ir kaut kas, kas ir ārkārtīgi skaidri redzams arī cilvēkiem, kas ir mums apkārt līdzās, neatkarīgi vai tā ir ģimene, draugi, kolēģi, radī vai kādi citi cilvēki. Otro zonu, Džozefs un Harringtons, viņi sauc par slēpto zonu. Saka, otrajā zonā ir viss tas, ko mēs zinām paši par sevi, bet kas tiešā veidā bieži vien uz āru neparādās. Tur, piemēram, varētu būt mūsu šaubas par lēmumu pareizību, pārdomas, neizdzīvotās, bet uz āru neizrādītās emocijas, vai kādi iekšējie dialogi, vai iekšējie monologi. Citiem vārdiem, viss tas, kas norit mūsos, bet ko mēs tiešā veidā uz āru nenesam un nepaužam. Trešā zona, pa ko runā abi 2 šie speciālisti, viņi ir devuši nosaukumu aklā zona. Aklā zona tā iemesla dēļ, ka ir kaut kas, ko par katru no mums redz cilvēki mums apkārt, arī bērni, sieva, vīrs, ģimene, kolēģi, bet mēs paši to kaut kādu iemeslu dēļ neesam ieraudzījuši vai neesam pamanījuši. Bieži vien
pirmā reakcija, kad mēs dzirdam par kādām tādām lietām, ko apkārtējie draugi un cilvēki saka, jā, bet tu tā vienmēr dari, tu tā rīkojies, vai, piemēram, tu vienmēr pārtrauc mani pusvārdā un vēl kaut ko. Un bieži vien tie aklajā zonā tā pirmā cilvēka reakcija ir tāda, nē, pag, tas nav pa mani, es tā nedaru, es tā nerīkojos. Jo vienkārši ir kaut kas, ko apkārtējie ārkārtīgi labi pa mani redz, bet es to kaut kādu iemeslu dēļ vienkārši neesmu pamanījis vai ieraudzījis. Un ceturtā zona, par ko šie apdivi speciālisti runā, ir tas, kurai viņi devuši nosaukumu apslēptā zona vai nezināmā zona vai nezināmais laukums. Un šajā zonā ir tās lietas, ko par sevi es neesmu uzzinājis vēl pats, un ko par mani vēl nav uzzinājuši arī cilvēki līdzās. Piemēram, tur var būt kāds talants, ko es neesmu atklājis, vienkārši tāpēc, ka es neesmu darījis kaut kādu vienu vai citu lietu. Bet tajā brīdī es sāktu kādu lietu jaunu darīt, iespējams izrādītos, ka man tā lieta padodas, un iespējams, ka ne tikai padodas, bet iespējams arī, ka patīk. Un šī nezināmā zona ir vieta, kur, kā saka pētnieki, slēpjas cilvēku lielākais potenciāls attīstībai un radošumam, un šī nezināmā daļa ir tā, kurā mūsu sevis neiepazīšana izpaužas visspilgtāk, spēlējot dažādas paslēpes un mēģinot to nezināmo lauku aizpildīt ar kaut kādiem priekšstatiem par sevi, tā vietā, lai tā būtu aizpildīta ar kādu objektīvu informāciju par sevi. Taču bērni un sievas vai vīri vai mums paši tuvākie cilvēki tiešā veidā neredzot šo te nezināmo zonu, kaut kādā veidā tomēr to ļoti labi jūt. Un mēs varam kaut kādā veidā mēģināt apslāpēt kaut kādas savas emocijas vai dusmas, vilšanos, vēl kaut kādas citas lietas, bet tās mūsu izpausmes uz āru, ķermeniskās reakcijas, rīcības, uzvedība un attieksme tās lietas nodod. Un bērni un mūsu tuvie cilvēki mācās no tā, ko redz. Un bērni sevišķi mācās vairāk nevis no tā, ko viņi dzird, bet to, ko viņi redz, kādas lietas darām mēs pieaugušie. Un, ja mēs ejam tālāk, tad mēs tikko apskatījām, pavisam īsi Džoharī logu, to, ka mūsu iekšējā pasaule nav pilnībā zinām, ne mūsu pašiem, ne citiem. Bet šeit ir gan tāds ārkārtīgi būtisks aspekts, ko arī svarīgi paturēt vērā, ir, ka pat tajos brīžos, kad mēs apzināti ejam tādu pašizziņas ceļu un sevi iepazīstam, mēs neesam statiski. Mēs paši un mūsu attiecības nemitīgi attīstās un mainās. Un ne mēs, ne bērni mums līdzās, mēs neesam gatavas pabeigtas būtnes. Mēs nemitīgi kaut kā apgūstam līdz pašas dzīves pēdējai izskaņai. Mēs visi kaut kādā ziņā esam ceļā. Mēs kāpjam pa savu veidu izaugsmes kāpnēm, un šī kāpņu izpratne var īstenībā būt ļoti palīdzoša mums kļūt attiecībās pacietīgākiem, niecietīgākiem. Un liela daļa no dažādām grūtībām, ko mēs redzam sevī pašos vai bērnos mums līdzās, nereti nav slikts raksturs, bet gan ir kāda konkrēta attīstības posma īpatnība vai konkrēta attīstības posma izpausme. Un šo te izaugsmes veidu brīnišķīgi parāda divu speciālistu izveidot tādu spirāli dinamikas teoriju, ko veidojuši Klērs Greivis un Dons Edvards Beks. Un proti, par ko viņi runā? Viņi saka, ka cilvēka izaugsme vai attīstība, tas nav tāds lineārs process, bet drīzāk viņi saka, tas varētu būt tāds ciklisks process, kas nemitīgi brīdim nonāk kaut kādu nākamo līmeni augstāk. Un es domāju, ka tie no mums, kas esam kādus laiks brīdi uz šīs zemes šeit pavadījuši, mēs noteikti esam pamanījuši un piefiksējuši, ka ar zināmu regularitāti mūsu dzīvēs mēdz atgriezties kaut kādi notikumi vai lietas, jautājumi vai risināmas tēmas, un tad kādreiz var šķist, bet pag, es taču to lietu jau kaut kā, nezinu, tur atrisināju pirms 3, 4 vai 7 gadiem. Kāpēc tā atkal ir nonākusi manā redzes lokā? Kāpēc atkal tas manā dzīvē parādījies? Un spirāli dinamikas teorija to skaidrot, sakot tā, ka ejot pa šo ciklisko attīstību, katru nākamo solīt augstāk, ir kaut kādas tēmas un lietas, pie kurām mēs varam nonākt atkal vēlreiz savas dzīves laikā, tikai jau visticamāk no cita izaugsmes vai no cita attīstības
pakāpienu, no cita līmeņa. Un, ja mēs skatāmies arī un domājam par šo te izaugsmi un attīstību, kāpēc to ir tā labi paturēt vērā, tāpēc, ka, piemēram, maza bērna spītība, tā var nebūt tikai rakstura problēma, bet gan dabiska vajadzība kaut kādā ziņā piedzīvot savu autonomiju, piedzīvot un parādīt savu spēku, pusauģa vajadzība sevi atdalīt un reizēm pat izaicināt vecākus, un dažkārt nevis reizēm, bet regulāri, ir mēģinājums veidot savu identitāti, savukārt pieaugušajiem pārmērīga kontrole vai fakti kā vienīgais drošības avots. Varbūt kādas paliekas no attīstības izaugsmes posma, kurā brīdī viss balstījās racionalitātē, rezultātos, izmēramās lietās. Un kad mēs to redzam un par to spējam kaut kā ieraudzīt, tad mēs varam kļūt mazāk bargi pret sevi, mēs varam kļūt mazāk bargi pret citiem, vairāk spējīgi saprast, no kurienes nāk mūsu konkrētā rīcība, no kurienes nāk mūsu uzvedība, mūsu attieksme, mūsu domas, mūsu sajūtas. Un tajā brīdī ir iespējams kaut ko nedaudz vairāk ieraudzīt no šī 4. loga daļas, par ko runā Džozefs un Harringtons. Kaut kādā veidā iespējams mēs varam sākt labāk redzēt sevi. Mēs katrs esam izdzīvojuši savus izdzīvošanas mehānismus un savu vērtību sistēmu. Un zinot, no kāda posma tie nāk, mēs varam kādreiz arī pamanīt un atskārst, kas ir tās situācijas dzīvē, kur mēs iestrēgstam, vai kur mēs paliekam, vai kāpēc mēs netiekam kaut kādu iemeslu dēļ tālāk, vai kas ir tas grābeklis, uz kuru mēs kāpjam atkal un atkal. Dažkārt savas dzīves laikā mēs nemitīgi atduramies pret vienām tā pašām mūsu veiktajām kļūmēm vai kļūdām vai neveiksmīgām izvēlēm. Tur likties tā, ka, acīm redzot, es nemāku to lietu, vai nezinu, man liktenis tāds, vai vēl kaut kas, bet nē. Iespējams, ka tas ir kaut kas, kas vienkārši palicis no kāda neizdzīvota iepriekšēja cilvēka iekšējās pasaules izaugsmes un attīstības posma. Ja es to apzinos, ja es to pamanu, es varu to kaut kādā veidā risināt. Tā, piemēram, ja pieaugušajiem ir sajūta, ka mana, vai es atskārstu, ka mana drošības sajūta, mana individuālā cilvēka drošības sajūta balstās kontrolē un loģikā, tad es varu saprast, ka, ja tāds ir mans pasaules uzskats, tad bērna emociju haoss vai bērna emociju uzplaiksnījumi izrādās man diezgan izbiedē, jo tajos es nevaru pamanīt savu racionālo loģiku vai to veidu, kā es uztveru pasauli. Un tā nav bērna vaina, tas ir mans, tā konkrētā brīža attīstības posms. Savukārt, ja man dominējošā vērtība ir empātija, tad ir kā pretējs. Reizēm varu aizmirst par robežām, un dažkārt var palikt bez spēka, vienkārši iekļaujot visu, ko patiesībā man nav spēka iekļaut. Un šīs zināšanas var palīdzēt arī saprast labāk bērnu, ka viņu uzdevības pamatā visticamāk būs vajadzības, kas atbilst vecuma posmam un iekšēji attīstībai. Mazam bērnam svarīgi ir drošība un klātbūtne, pusaudzim tas ir spēks un pašnoteikšanās, jaunietim patiesības meklējumu un spēja pašam veidot savu dzīvi. Un ja redzam, ka bērns šobrīd mēģina kaut ko iemācīties kā cilvēks, tad mēs varam arī kaut kādā veidā labāk varbūt palīdzēt iziet šim procesam cauri. Nevis tikai mērķtiecīgi koriģēt uzvedību un teikt, ka nē, tagad ir jādara citas lietas citādāk un savādāk. Vai arī bērnu sodīt, bet palīdzēt iziet šim posmam cauri. Un tur tāda, man liekas, milzīga atšķirība. Visbeidzot arī nedaudz iepazīstot un zinot šādiem dažādiem cilvēka izaugsmes un attīstības modeļiem. Te īstenībā arī var būt kā tāds būtisks resurss arī pieaugušo cilvēku savstarpēju attiecību veidošanā. Jo dažādi veidi tādas kartes vai skaidrojumi par mūsu iekšējo pasauli, tie dod telpu, tie dod valodu un terminus sarunai ar sievu vai ar vīru. Un tas var kaut kādā veidā būtiski labvēlīgi atspoguļoties arī mūsu savstarpējās attiecībās. Jo tas ļauj pārunāt sarežģītas lietas, bez varbūt tūlītējas vainas meklēšanas. Mēs varam viens otram teikt dažādās situācijās, saprotot šīs attīstības stadijas dažādās, ka es redzu, varbūt šajā brīdī es redzu, ka tev tagad vajag vairāk brīvības. Un tas ir dabiski.
tajā attīstības stadijā vai tajā izaugsmes posmā, kurā tu šobrīd esi. Ja arī mēs paši tad varam reflektēt un teikt arī saviem partneriem vai bērniem, ka, ziniet, nu man šobrīd esmu tādā stadijā vai tādā posmā, kad man ir grūti kaut kā atlaist kontroli, jo es esmu pieredzis pie tās rezultātu kultūras, esmu pieredzis pie nemitīgiem KPI, pie mērķiem, kas visu laiku tiek mērīti, un tas veids, kā es tveru pasauli. Citiem vārdiem, šī valoda atver ceļu uz tādu savstarpēju izpratni tā vietā, lai mēs viens otru kaut kā nosodītu. Un tāpēc, ja mēs varētu iet tālāk, tad es varbūt tādos vārdos vai tādos dažos teikumos labprāt ieskicētu dažas no šīm te iekšējās pasaules attīstības stadijām, par kurām runā spirāla dinamikā. Tā kā es varētu palūgt nākamo slaidu, lūdzu. Tad šajā spirāla dinamikas teorijā dažādi pētnieki izšķir dažādi šīs te attīstības stadijas. Ir tādi, kas runā par 5 vai 6, ir tādi, kas runā arī kādreiz par 9 attīstības stadijām, bet es šeit labprāt piedāvātu tādu sarakstu ar 7, kas nāk no šīs te pamata modeļa vai no tās pamata lietas. Ko ir būtiski arī tā saprast, ka mēs kā cilvēki savās dzīves ceļā, no vienas puses virzāmies pakāpeniski uz šīm attīstības vai izaugsmes stadijām palēnām uz augšu, bet tas nav tāds viennozīmīgs process. Proti, ko tas nozīmē, ka ja mēs dzīvē saskaramies ar kaut kādiem izaicinājumiem vai ar apdraudējumiem, vēl kādām citām lietām, tad varbūt mēs esam sasnieguši kaut kādu baigo līmeni. Bet tie ārējie dzīves apstākļi nomet atpakaļ zemē. Un atkal esam spiesti, un atkal esam nonākuši tajā pašā domāšanas modelī, rīcības modelī vai darbošanās modelī, kādā varbūt bijām pirms 10, 15, 20 vai vairāk gadiem. Tāpat arī spirāla dinamikas teorija saka, ka nav īsti tā, ka mēs ar visu savu būtību, ar visu to, kas mēs esam tikai un vienīgi vienā stadijā vienlaicīgi. Īstenībā ir tā, ka drīzāk varētu starp šīm stadijām zīmēt kā tādu ovālu. Jā, ir kaut kāds viens izaugsmes posms, no kura es pārsvarā darbojos šajā dzīves brīdī, kurā es esmu. Bet visticamāk ir kaut kādas astes iepalikušas man no iepriekšējām dzīves posmiem vai no iepriekšējām kaut kādām lietām, kas dažādās dzīves situācijās brīdim atkal par sevi liek manīt, un atkal es sāku rīkoties vai darboties tādā veidā, kā es to darīju pirms daudziem gadiem atpakaļ. Jā, lai varbūt iedot arī kādu piemēru, tad šie tie ārēji apstākļi, kas ārkārtīgi būtiski var mūs mainīt. Protams, tas ir tāds pamata drošības jautājums, izdzīvošanas jautājums, un visticamāk ir tā, ka pat, ja mēs domājam par Krievijas-Ukrainas karu, tad visticamāk, ka tie cilvēki, kas šobrīd ir tranšējās un cīnās par savu izdzīvošanu, visticamāk, viņi vairāk tomēr darbojas no tādām zemākām attīstības izaugsmes stadijām. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja mēs skatāmies, kas ir tā pirmais līmenis vai šī instinktīva attīstības stadija, tad šeit pamata jautājums ir par izdzīvošanu, par spēju izdzīvot. Un tas nozīmē to, ka tad šajā posmā mēs vairāk ļaujamies saviem instinktiem, mēs skatāmies, kas ir tās reālās izdzīvošanas iespējas, vēsturiski cilvēks homo sapiens šajā stadijā ir bijis pirms aptuveni 100 000 gadiem, bet šīs attīstības stadijas atspoguļojas arī katra mūsu cilvēka individuālajā dzīves ceļā, izaugsmē, un bērna vai cilvēka attīstības laika posmā šī pirmā instinktīvā attīstības stadija visbiežāk izpaužas vecumā no 8 līdz 11 mēnešiem. Un proti, tas tiek darīts tikai un vienīgi tas, lai varētu palikt dzīves, lai varētu izdzīvot. Nākamā šī stadija ir tā, ko sauc vai dēvē par maģisko kādreiz attīstības stadiju. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tas attīstības posms vai tas brīdis, kad šķiet, ka pasaule kaut kā savdabīgi darbojās. Līdz galam nav tā racionālā izpratne par to, kas notiek ar pasauli. Ir sajūta tāda, ka ir kaut kādi mistiski, mītiski spēki, kas pārvalda pasauli.
un attiecīgi tad, ja šiem te spēkiem kaut kādā veidā var pielabināties, tad pēc tam ir iespēja kaut kā pagriezt to izaugsmi vai to pasaules attīstības procesu sev par labu. Vēsturiski šī attīstības stadija radās pirms 50 000 gadiem. Mūsdienu cilvēku individuālajā dzīvē tas ir vecuma posmā starp 1 un 3 gadiem. Bet es varbūt nedaudz lielāku aspektu liktu uz šo te nākamajām attīstības stadijām, kas ir varas, valdošā jeb lomu un racionālās. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir kaut kas, kurš šajā te brīdī ir lielākā daļa ne tikai no Latvijas, bet patiesībā no rietumu sabiedrības. Un tajā brīdī, kad šīs stadijas paraksturošu, iespējams arī varēsiet to saprast. Un proti, ko nozīmē šī te varas attīstības stadija? Tas nozīmē to, ka cilvēks ir šajā te līmenī nonākuši vai kādreiz būtu iestrēguši. Pamata mērķis vai pamata mehānisms, kādā veidā kaut kādas lietas tiek risināts, ir caur spēku. Jā, ir dzīves situācijas, kurās tas nepieciešams, bet, ja permanenti, regulāri tiek lietots spēks, kā vienīgais instruments, lai kaut ko sasniegtu un izdarītu, tad tur var beigās paliek vai ne ļoti daudz ievainotu cilvēku aiz muguras. Un kādreiz tā var likties daļai tāda ērta pozīcija, tāpēc, ka šajā varas attīstības stadijā cilvēkam ir sajūta, ka es pats par sevi pastāvu, man tikai citu atbalstu mehānismu īsti nav. Ja es būšu stiprs un spēcīgs, tad es kaut ko sev varēšu izdarīt, panākt, iegūt, dabūt to gaļas gabalu lielāku sev vai savai ģimenei, un tad mēs varēsim kaut kā, labāk dzīvot un labāk justies šajā pasaulē. Nākamā no šīm attīstības stadijām, kas ir valdošā jeb lomu, šajā attīstības stadijā vispilgtāk izpaužas nepieciešamība pēc dažādiem rakstiskiem likumiem, pēc kolektīvām vai sociālām vienošanās normām no sērijas tā, ja likumā ir rakstīts tāds pants, tad tā ir tā īstā vienīgā realitāte. Un cilvēki, vai piemēram organizācijas, kas ir šajā te attīstības stadijā, ārkārtīgi lielu akcentu liek uz reglamentu, liek uz visām tām lietām, kas ir rakstītas, uz birokrātiju, uzrakstītā nevar paiet ne pa labi, ne pa kreisi, un cilvēki, kas ir šajā, un cilvēki, kas pamatā atrodas šajā attīstības stadijā, viņiem tās rakstiskās lietas kaut kādā ziņā pārkāpt vai neīstenot ir ārkārtīgi sarežģīti un izaicinoši, praktiski neiespējami. Un liekas, visi tie, kas saka to, ka birokrātija nav laba, vai ka būtu nepieciešams mazāk papīru vai mazāk kaut kādu likumu vai normu vai vēl kaut ko, tad reiz to sajūt kā tā tieši uzbrukumu vai apdraudējumu sev. Un savukārt nākamais šis te līmenis racionālā attīstības stadija, tas nozīmē to, ka šajā attīstības stadijā būtībā ir pamata vēlme ir pēc mērķa un pēc rezultāta. Tas nozīmē to, ka ja es esmu izvirzījis kādu mērķi, vai kā cilvēks, vai kā ģimene, vai kā organizācija, valsts un tā tālāk, tad visas citas lietas var tikt pakārtotas tam. Tad var tikt mainīti likumi, var tikt mainītas normas, var tikt mainītas visas pārējās lietas, un attiecīgi tad jau galvenais ir šo te mērķi un rezultātu īstenošanu, sasniegšanu. Un tikai un vienīgi šī te 7. augšā esošā attīstības stadija tā, ko var sākt saukt par tādu integrālo iekļaujošu attīstības stadiju, kas akceptē un saka to, ka fine, labi, mēs saprotam, ka ir cilvēki dažādos kaut kādos izaugsmes līmeņos, dažādos veidos, kā pieredz pasauli, bet ka varbūt katram būtu kaut kāda vai ne savu vietu šajā pasaulē. Un nereti bieži vien, kur rodās milzīgs daudzums no konfliktiem, un gan ģimeņu starpā, gan pāru starpā, kolēģu starpā, organizāciju starpā un tā tālāk, ir tas, ka savā starpā mēģina sarunāties cilvēki ar dažādiem pasaules skatiem, ar dažādām pieredzēm, un bieži vien pat lietojot viens un tos pašus vārdus, izrādās, ka aiz tiem tiek saprasts kaut kas pilnīgi cits. Un tas arī, ko šie spirāla dinamikas teorijas veidotāji vēstīja, un viņi saka, ka visbiežāk vislielākie konflikti rodās starp tiem cilvēkiem, kas ir nevis tajā manā
esošajā attīstības stadijā, bet tajā attīstības stadijā, kas ir viena virs vai viena zem. Un to mēs varam salīdzināt varbūt ar stāstu no skolas, jo, ja mēs atceramies, piemēram, to laiku, kad mēs mācījāmies, piemēram, 9. klasē, mums likās, mācos 9. klasē, esmu liels un varants, vai ne, eksāmeni būs jākārto, viss pārējais, un mēs skatāmies tiem 10. un domā, ko tur viņi tā domā, tur vidusskola kaut kāda baigā, vai ne? Viņi patiesībā nav nemaz tik vecāki par mums. Tur jau, mēs jau tā kā praktiski esam tieši tādi paši kā viņi. No kāda, kāpēc tie 10. mums kaut kā saudabīgāk skatās? Un savukārt, ja mēs kā 9. skatāmies uz 8. vai ne, mums liekas, sīkie. Viņi jau taču neko no dzīves nesaprot. Mēs jau, vai ne? Mēs jau 9. klasē esam. Mums ir dzīves pieredze, vēl kaut kas un tā tālāk. Un bieži vien tie konflikti vai tās izaicinājumi tieši rodas starp cilvēkiem tajos līmeņos, kas tik ir tuvāk viens otram. Un kāpēc arī būtu labi par šādiem teorijām vai tādām kartēm arī zināt un tādas kaut kādā mērā iepazīt? Es teiktu, ka ir vismaz 2 tādi būtiski argumenti vai tādas 2 būtiskas lietas. Viena no tām lietām ir tāda, ka tas ļauj man kaut kā labāk iepazīt sevi un saprast pašu. Bet kas ir tas, kā es skatos pasauli? Kas ir mans pasaules skats? Kas ir tās lietas, ko es akcentēju kā centrālās un kā galvenās? Un ja es sev varu atbildēt šiem jautājumiem, es daudz labāk saprotu, no kura punkta, ja tā var teikt, no kura punkta es darbojos, uz kuru punktu es stāvu, kur ir mans stabilitātes centrs, un kas tās lietas, kas man motivē darboties, strādāt un virzīties uz priekšu. Un otrā lieta savukārt ir, tas ļauj tā saprast, ka, bet pasaulē dzīvo ļoti dažādi cilvēki. Un iespējams ir tā, ka ja man ir regulāri konflikti, piemēram, ar savu bērnu, pusaudzi vai ar, sievu vai vēl kādu citu, tad ir tā vērtīgi tā uzdot un paprasīt un mēģināt atbildēt uz to jautājumu. Bet no kurienes tie konflikti un tās nedrošības sajūtas un viss pārējais rodās? Vai tas raisās tajā, kā tur tiešām objektīvi tas vai tie cilvēki vai ģimenes locekļi ir kaut kādā mērā slikti, nepareizi vai neizglītot vai vēl kaut kas? Ir arī vienkārši tas, ka šobrīd es un šie mans pusaudzis, es un mana sieva, ka šobrīd varbūt mēs vienkārši darbojamies, nesam katrs citā tādā attīstības izaugsmas stadijā, attīstības izaugsmas posmā. Tas no vienas puses, protams, automāts neko nemaina, bet, ja mēs varam paturēt šīs lietas vērā, tad tās var būt tāds būtisks informācijas avots, kas var palīdzēt mums labāk izprast gan pašiem sevi, gan arī jēgpilnāk, cieņpilnāk un draudzīgāk veidot savstarpējās attiecības gan ar ģimenes locekļiem, gan ar cilvēkiem mums līdzās. Paldies!